Lielajā talkā pie Sunākstes luterāņu baznīcas pulcējās aptuveni 100 talcinieku, lai sakoptu baznīcas un bijušās mācītāju muižas apkārtni. Pirms doties darbos, talciniekus uzrunāja un svētbrīdi baznīcā vadīja Latvijas evaņģēliska luteriskās baznīcas Rīgas arhibīskaps Rinalds Grants, kurš šajā amatā apstiprināts pagājušā gada vasarā. Draudzei un dievnamam šis ir nozīmīgs notikums, jo iepriekš šajā baznīcā svētbrīdi arhibīskaps vadījis pirms vairāk nekā 20 gadiem. Pēc svētbrīža visi pulcējās baznīcas pagalmā, kurā Stendera biedrības vadītājs Pēteris Stradiņš atklāja plāksni, kas tagad liecina, ka dievnamam dots cits vārds – Stendera baznīca. Izgatavojām tādu pagaidu plāksni, jo lielāka un pamatīgāka plāksne varbūt prasa vēl laiku un ieguldījums, bet arī varbūt fasādes atjaunošana vispirms. Un šeit ir arī īsi, kā sakot, ceļotājiem un arī visiem mums atzīmēts par Stenderu varbūt un par šīs baznīcas celšanas laiku un arī to, ka šo baznīcu apdzīvo vai saimnieko mūsu Sunākstes draudze. Pēc uzrunas talcinieki sadalījušies pa grupām devās sakopt vecā Stendera atdusas vietu, nogāzes ap baznīcu, takas, avotiņu, skulptūras gaismas vārti apkārtni un bijušās mācītāju muižas terases, kur izzāģēti krūmi un noņemts apaugums. Sakopa arī pašu dievnamu, kurā pamazām notiek dažādi uzlabošanas darbi. Šobrīd darbs rit pie fasādes atjaunošanas, kam tiek vākti ziedojumi. Pēteris Stradiņš atklāja, ka sadarbībā ar Sunākstes pagasta biedrību Sauli saka, šogad Stendera baznīcā notiks 3 lielāki koncerti ar svētbrīdi, uz kuriem laipni aicināti visi interesanti.